Šalom. Mani sauc Aivars. Aivars Kuklīts. Esmu no Ugāles. Esmu mašņākniskais teologs, beidzis Haifas teoloģijas institūtu. Nu, lūk, tas tam pāris vārdos par sevi. Vēlos pastāstīt šodien šajā Zoom prezentācijā par svarīgiem notikumiem, ļoti svarīgiem, par Ješua miršanas dienu, Ješua augšā celšanas dienu un izējot tālāk šo starpību starp Pesaku un Šavot par Šavota pareizo datumu pēc rakstiem. Es atkārtoju vārdus pēc rakstiem. Nu, kā pirmo mēs sāksim ar to. Ļoti man palīdzēja ļoti atrast visas šīs lietas. Paldies Elahimam, svēts tavs vārds. Paldies par šo brīnišķīgo darbu, ko tu dodi man. Saņemot šo patiesību, šīs atklāsmes, un pavēstos tās cilvēkiem, pie kuriem tu mani sūti, jebkurus tu pie manis sūti. Otrādāk. Ļoti svarīgi zināt kaut mazliet zināt ebreju vēsturi, kā fizisko, tā garīgo. Un sākot ar Pēsaka dienām, ir jāzina, kas ir lielais sabats, saucamais Šavat Gadoļ. Nu, lūk. Un šeit mēs parādīsim vienu es runāju tāpēc, kad es vados no sava fonda. Nu, lūk. Un šeit mēs parādīsim vienu daļu no šī apraksta, kas ir Velikais Subota krieviski būtu, Šabat Gadoļ. Lielā steidziena, jā, un 1. mēneša 10. diena. Ebrejiem rakstos arī ir iekšā vārds Nisan. Es viņu nelietoju šo vārdu Nisan, jo tā ir ebreju tradīcija, tas nav Elahim iestādījums. Nu, lūk. Un šeit es kaut ko gribētu palasīt mazliet arī tā. Lai varētu saprast, sestdiena, kas ir tiesi pirms Pēsaka svētkiem, vairāku iemeslu dēļ, kas tiks izklāstīta turpmāk, tiek sauta par lielo sestdienu, Šabat Hagadoļ. Ar to ir saistītas vairākas īpašas paražas, tradīcijas, vai ne? Pirmā lielā sestdiena pienāca īsi pirms izturēšanās no Ēģiptes un iekrita 1. mēneša 10. dienā. Tas ir 5 dienas pirms atbrīvošanās no verdzības. Šajā dienā ebreji saņēma pirmo bausli, kas attiecās tikai uz šo vēsturisko brīdi, bet nebija pavēlēts uz mūžību. Un viņš skan. Torā tas rakstīts Šmot 12. nodaļa 3. teksts. Šī mēneša 10. dienā katrs, lai paņem sev jēru katrai ģimenei, jērs katrai mājas saimniecībai. Norādījums par jēra iegādi un sagatavošanu Pēsaka upurim 4 dienas pirms tā upurēšanas attiecas tikai uz Ēģiptē upuroto Pēsaka upuri. Tora neuzliek par pienākumu turpmākajos gados izvēlēties jēru Pēsaka upurim 4 dienas pirms Pēsaka.
Tomēr tieši tā bija ierasts darīt pirmo reizi. Pirmo reizi. Lai mierīgi izvēlētos piemēroto tā man atgāja priekšā tekstā, atvainojos. Piemēroto dzīvnieku, kura nebūtu nekādu trūkumu. Tajā pašā dienā, 10. dienā šabatā, Eģiptē Izraēla labā tika veikti lieli brīnumi. Tajā dienā visi ebreji izvēlējās jēru Pēsaku upurim un piesēja to pie gultas kājām. Eģiptieši, kas to redzēja, kuri pielūža jērus, izbrīnīti jautāja, kam jums tas vajadzīgs? Un Jehudi atbildēja, lai nestu jēru kā Pēsaku upuri, kā Elohims mums pavēlējis. Eģiptieši spēcīgās dusmās raudījās uz tiem, kas grasījās nokaut viņa elku, bet neuzdrošinājās par kaut ko iebilst. Ar šo dienu saistīt arī citi brīnumi, tāpēc to sauc par lielo sestdienu, par godu šiem lielajiem brīnumiem. Lūk, kas teikts Šefera Hapardes grāmatā, saskaņā ar tradīciju, ko sarakstījis izcilais Rašī, iekavās Rabeinu Šlomo Itzhaki. Sestdienu tieši pirms Pēsaka parasti sauc par lielo sestdienu. Atšķirība starp šo sestdienu un pārējiem gadam. Sestdiena ir tāda, ka gadā, kad ebreji pameta Eģipti, tā iekrita vēsturiskajā 1. mēneša 10. dienā. No tā, starp citu, izriet, ka pati atbrīvošanās notika nedēļas 5. dienā. Ceturtdienā, kā teikt grāmatā Sēdera Lampa pasaules kārtībā 5. nodaļā. Šajā dienā, 1. mēneša 10. dienā, sestdienā, pirms atbrīvošanās, ebreji izvēlējās jēru Pēsaku upurim. Viņi sacīja sev, tagad mēs upurēsim elku, ko pielūdz eģiptiesi, un viņi neuzdrošinās mums uzbrukt. Elohim viņiem teica, tagad jūs redzēsiet brīnumu, ko es jums paveikšu. Katrs no jums izvēlas jēru un patur to pie sevis līdz 1. mēneša 14. datumam. Kad eģiptieši redzēja, ko ebreji dara, viņi mēģina atriet savu elku, taču viņus tūlīt piemeklējas šausmīgas slimības. Viņi saviebās šausmīgās agonijās un nevarēja kaitēt ebrejiem. Tā kā Elohim šajā dienā izdarīja brīnumus Izrēlē, sestdiena pirms Pēsaks tika saukta par lielo šabatu. To mācīja rabīns Abrahams, lai ēdenes dārns būtu viņa liktenis. Jau pirms tad, kad ebreji katrai ģimenei izvēlējas pa jēram, eģiptieši tika brīdināti, ka drīzumā ies bojā visi viņu pirmdzimtie. Taču viņi vēl nezināja, kurā dienā šis sots viņus piemeklēs. Patiesībā brīdinājumā es nesīšu vēl vienu posu faraona un eģiptiešiem, kas ir uzrakstīts Šmot 11. pirmais teksts. Atsaucoties uz pirmdzimto nāvi, Elohims to izteica 1. mēneša Roš Kadešā. Roš Kadeš ir jauns mēnesis. Kad eģiptieši uzzināja, ka katrā ebreju mājā ir piesiets jērs, viņu pirmdzimtie nobijās un sacīja. Tagad tiks aizskavēta nāves soda izpildē. Galu galā mūsu patroni jēri ir piesieti ebreju mājās un nevar mūs aizsargāt.
Šausmās viņi ienāca ebreju mājā pirmajā lielajā sestdienā, lai uzzinātu, kāds likteņus viņus sagaida. Lūk, ko par to saka. Ko par to saka Tosafots. Šabat 876, citējot Midrašu. Lielā sestdienā ir tā nosauka tāpēc, ka tieši šajā dienā notika liels brīnums, par kuru tā stāsta Midraša. Kad ebreji šajā sestdienā izvēlējies savu Pesaku upurus, Eģiptes tautu pirmzimtie pienāca pie viņiem jautāja, kas tas ir? Vai jums tas ir vajadzīgs? Ebreji atbildēja, šis ir Pesaku upuris Elahima vārdā, ko mēs upurējām, lai viņš iznīcinātu eģiptiešu pirmzimtos. Izbiedziecie pirmzimtie vērsās pie saviem vecākiem un cēliņiem un ķēri ar lūgumu atbrīvot ebreju tautu, taču karalis un viņa ministrija viņus neklausīja. Tad pirmzimtie piedzēsa karu pārējiem eģiptiešiem un nogalināja daudzus no viņiem. Tāpēc rakstis saka, tas, kas nokāva Eģipti ar tās pirmzimto, Tehilim 136. 10. teksts, nevis vienkārši tas, kas nokāva Eģiptes pirmzimto. Tas nozīmē, ka pirmzimtais pats sita. Lielākā daļā ebreju kopienu klusajā sestdienā ir ierasts kā Toras aptaru papildus teksts, kas ir no Tanaka, aptara, jā. Tas ir papildus teksts no Tanaka. Lasīs fragmentu no pravieša Maleahija grāmata, sākot ar vārdiem, un Jehuda un Jerušalaima dauna būs Juteva hei pieņemamā. Jā, viņam būs pieņemama. Malāki 3:7. To lasa gan tad, kad lielā sestdiena iekrīt Pesaka svētu priekšvakarā, gan tad, kad tā iekrīt kādā no mēneša agrākajām dienām. Šī Toras aptarā tika izvēlēta galvenā tāpēc, ka tā satur vēstījumu par nākotnes atbrīvošanu, līdzīgi vēstījumu par nenovēršamu atbrīvošanos no Eģiptes. Nu, lūk, un šeit sekos tālāk. Tas ir mans tāds apraksts, kas tad ir lielā sestdiena. Daudzi, it sevišķi kristieši, domā savādāk. Viņiem lielā sestdiena ir tā, kas nāk pēc piekdienas. Bet tas, lai paliek, tā nav šī raidījuma tēma. Paskatīsimies, ko saka Daniels, kas ir, kāda viņai saistība ar Šabat Gadoļu. Daniels savā pravietojumā saka 9. nodaļā, 26. līdz 27. pantam. Un pēc šīm 62 nedēļām nocirts tiks svaidītājs. Un jau es nebūs, bet pilsētu, pēc pilsētu un sveitumu tajā nogalinās nākotnes vadītāja tauta. Un ja beigas ir acīm redzamas, un līdz kara beigām tiks iznests sods uz postu. Un izveidots viņš stipru savienību ar daudziem vienas nedēļas laikā. Un nedēļas vidū, redziet, nedēļas vidū izbeigsies upuru un maizes laušanas dāvana, un par šo vietu lidinās šausinos ļaunumos spārns.
un līdz laikam, kad galīga un neatgriezeniskā iznīkšanā tiks izlieta pār postītām. Es gribu parādīt grāmatu, tekstu, no kurienes šis teksts un pārējie tiks tulkot. Tas ir Tanaks, redziet, tas ir Tanaks, kur ļoti pietuvināti ir tulkojums, ir ivritā un krievu valodā. Tas nav sinodālais tulkojums, bet, kā jau es sacīju, ļoti pietuvināts ir ivrita tekstam. Nu, lūk. Un tā mēs ejam tālāk. Šāds ir tulkojums, ko es pat nolasīju Kristus Bībelē. Es sniedzu mazliet vairāk tulkojumu no Tanaka, un no šīs grāmatas, kur es jums pat rādīju. Nu, protams, tas ir krieviski. Es atvainojos, būs arī latviski. Šeit ir ivrits, bez tam teksts krievis. А после этих 62 седмиц истреблен будет помазанник, и не станет его, а город и святость сгубит народ будущего властелина. Но конец его стремителен, и до конца войны твера и несенный приговор на опущение. Nu, lūk, latviskais teica, nocirsts, tiks svaidītais. Svaidītais tas ir tulkojuma Amašiāks. Nedēļas vidū, lūk, šeit šie divi vadošie pravietojumi. Svarīgi tas pravietojuma fakts, ka nedēļas vidū, kā Šmot 12.3 tekstu apstiprina, jo 6. pantā ir sacīts, un tos jums būs glabāti līdz mēneša 14. dienai. Tanijā vakarā laiku visai sapulcētai Izraēla kopienai tie jānokauj. Nu, lūdzu. Tātad mums ir 7. diena šabats, kad tiek dot Elohim pavēle ienest jēru katrā ebreju mājā. Nu, tas ir dzīvoklī. Un pēc 4 dienām tas ir jānokauj. Un tas iznāk tieši nedēļas vidū. Tas iznāk nedēļas vidū, kā rakstīts rakstos. Nu, lūk. Tagad mēs ejam pie 27. panta. Atkal krieviskais teksts. Un сделает он крепким союз со многими в течение седмицы одной, и наполовину седмицы прекратить принесение жертв и хлебного дара, и над местом те будет ряд ужасающих кринок гнусности до срока, пока окончательно и бесповоротно решенное уничтожение будет излито на опустошителя. Un viņš teiks stipru derību ar daudziem uz vienu nedēļu, un nedēļas vidū viņš pārtāk upuru un labību upurēšanu, un viņš šīs vietas lidināsies ļauno garu šausmīgie spārni līdz brīdim, kad pār postītāju tiks izlieta galīga un neatgriezeniska iznīcība. Nu, lūk. Lai dotie pravietojumi dziļāk atklātos mums, esmu to censies parādīt metodiski, proti metodiskā veidā attēlot nedēļu ciklu. Tas dos mums vēl reāli dziļāk saprast pravietojuma jēgu. Nu, otru nākošās lapiņas, ja, ir uztaisīt kalendāris tāds
Es varu saprast ar Gregoru. Augšā ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena. Ar Gregora un tālāk ar tumšo ir Toras kalendārs. 2. diena, 3. diena, 4. diena. Nu, un šeit mēs varam skatīties, pamēģināt ar kad ir šabats. Jā. Šis ir sabats šeit, šabats šākās šeit. 6. diena, kas ir pēc Gregora piekdiena. Jā, šabats, un tad 1 diena, 2 dienas, 3 dienas, 3 dienas un 4 dienas. 4. dienā šeit, kas ir trešdiena nedēļas vidū, kā pēc rakstiem. Jā, viņš tiek piesīts pie Golgotas soda stāvā. Un tad mēs arī skaidām, cik dienas tad viņam jābūt zem sklēpī. 1 diena, šeit 2. diena, šeit 3. diena. 3. diena mums ir kāda diena? Mums ir šabats, 7. diena un 6. diena. 3. dienā viņš cēlās augstā. Ja mēs zinām pēc rakstiem no evaņģēliem, ka viņš cēlās ap 9 stundu, Matīs jāgad 27, 3, 3, 3, 4. Tas ir ne tikai vienā evaņģēlī, tas ir vairākos evaņģēlēs uzrakstīts. Citur ir teiks ap 3 stundu, jā. Tas būtu pēc Gregora kalendāra. Šeit ir ap 9 stundu. Nu, mums jāzina, kāpēc ap 9 stundu. Mums jāzina. Tas ir tas pats, kas pēc Gregora kalendāra 3. stundā. Jo ebreju kalendārs, viņš tiek sadalīts, it kā uz pusēm, jā. Tas diennakts laiks, 24 stundas ir 12 dienas gaisma un 12 ir tums. Jā, tātad diena ir 12 stundas. Citās dienās ir mazāk, bet oriģināls ir 12 stundas, no kurās iet visi tekošie tālākie pravietojumi rēķināšana. Tātad līdz dienas beigām, vadoties no 9 stundām, no 9 stundas, jā. Kad viņš cēlās augšā. Ir palikušas 3 stundas. Tātad šī ir 3. diena. Šeit nav sacīts nekur. Nav sacīts pēc 3. dienas. Pēc stundu skaita ir 24 stundas. Ap 9 viņš tika piecris pie Golgotas stāvā, un ap 9 tā viņš arī cēlās augšā. Tas, kā vēlreiz, līdz dienas beigām vēl paliek 3 stundas, tad viņš cēlās augšā 3. dienā. Tāds ir šis pravietiem ļoti vienkārši apzīmējums. Atcēlojums arī. Nu, lūk. Un šeit ir apracīts, jā, kad ap pusdienas laiku tumsā apņā visu valsti līdz 9 dienā. 3. stundā, tas ir tas, ko es minēju iepriekš, 3. stundā vai 9, tas ir viens un tas pats laiks. 3. stundā viņš iekļiedzās pilnā balsi Elohi, Elohi,
lama šebat ktānī. Elohi, Elohi, kāpēc tu esi mani pametis? Psalms, tas ir 22. Divi psalms. Trešajā dienā, tas ir Matī-Ķēgu 12. nodaļā, no 38. līdz 40. pantam. Tad daži no rakstu mācītājiem un farizējiem atbildēja, un Ješua sacīja: mācītāji, mēs no tevis gribam kādu zīmi redzēt, bet viņš atbildēja un tiem sacīja: ļauna un laulības pārkāpēji cilvēks meklē zīmes, un ja nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme, jo kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija lielās zīmes vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī. Lūk, tā ir piepildījies pravietojums, kurš sākās no lielās sestdienas ar Ješua pašu apgalvojumu par Jonas zīmi un Daniela pravietojumu. Es tālāk nelasīšu šeit, ja jūs vēlaties paskatīties šos visus tekstus, kas ir starp viņiem, tas ir domāts, to jūs varat atrast prezentācijās, mājaslapām, mūsu www.pasaulevaļā.lv. Šeit ir aprakstāts mazliet tāds, ko ir izdarījis Vatikāns ar likumiem šeit. Daniela 7.25. Viņi ir izdarījuši, viņi pārvēd. Pāvestam var mainīt likumus un iztikt laikus, iztikt bez visa tā un pat iztikt bez mašjāka baušļiem. Tas viss pieder pāvesta spalvā. Skatieties lūdzu šo prezentāciju. Tādos ļoti daudz. Šeit ir parādīts Toras baušļi, kādi ir, un šeit ir tas, ko katekisms rādā savā katoļu katekismā, kā ir pārvērst. Praktiski katrs baušļis ir pārveidots. Noteikti jāizlasa, jāmēģina, kas sasīt, tik pie katoļu katekisms. Man viņš bija, es viņu pastudēju. Un šeit ļoti svarīgs, kas ir jārasta, tas arī prezentācijā, lai nekas jums nebūtu kopējis ar jebkuru tautsām. Tas ir imperatora Konstantīna uzrunu koncilā. Pirmajā Nīkas koncilā, šeit ir viņa runa, perspektīva saglabāta, kas tika pieņēmis, kas tika atmest nost. Ļoti svarīgi. Šeit ir mana lūkšana. Šeit ir apskatots, arī tas ir prezentācijā, pēdējā man atklāts, kad izrunājat vārdus, lai Dievs jūs svētī garīgā pasaulē, aiziet lūkšana, lai elks jūs svētī. Jo ir rakstīts, ka patiesi visu tautu dievi, taču ir elki. Seši daudz tādas vietas, kuras ir atrasties, kuras Elohims man ir devis, atrast, sakopot to visu kopā, parādīt cilvēkiem, kad tos, kurus viņš ir izraizējis, viņš aizliedz izrunāt šos vārdus,
tautu vārdus. Viņš aizliedz šiem cilvēkiem, viņš pievieno šos cilvēkus pie savas tautas. Mēs nezinām, kuri tie būs, tāpēc mums visiem tas ir jāņem vērā un jāzīvo tā, kā ir rakstīts rakstos, kā pavēra teksti. Lūk. Jo ikviena tauta staigā savā dieva vārdā. Es vēlos tādu aiziet, šo jūs palasiet noteikti, jā. Dzīvojiet pēc tā. Šeit ir mana lūkšana. Tā arī ir prezentācijā. Es vienkārši aiziet pie pēdējā teksta. Šeit ir aprakstīts, kas notika vadošos koncilos, kas tika pieņemts, kas tika ieviests pilnīgi jauns, kas tika pilnveidos ar pasaulīgiem svētkiem, pasaulīgām ierežām. Šeit jūs to visu varat apskatīties. Tas arī ir prezentācijā. Es vienkārši pie šīs pēdējās posmas lūdzu, kas šeit ir. Un tas ir apzīmējums, tas pats iepriekšējais kalendārs, kur bija 10. diena, jā. Šabats bija kā 10. diena. Šeit viņš cēlās 17. diena, 18. dienā sākās skaitīšana, jo rakstos ir sacīts. Sākās omera skaitīšana, jā. Nosakot šo dienu, kur jāsāk skaitīt no pirmās dienas pēc šabata. Ļoti nozīmīgs teksts šis ir. Pirmā diena pēc šabata. Redz, kur ir šabats. Pirmā diena mums ir 18. diena. Šī pirmā diena. Šis ir pareizā diena. Nosakot šo dienu, kur jāsāk skaidīt no pirmās dienas pēc šabata, tas runāts vai kā 23.15. Ebreju tradīcija, arī daudzi mesiāniskie, Satanos ignorizē. Viņi ignorizē to tekstu, šo tekstu. Un par izējas punktu uzskata, ka neraudētās maizes svētki ir šabats, 15. diena. Un 16. diena ir diena pēc šabata. Un omanu sāk skaitīt no 16. dienas. Es atvainojos, tas tā viss nav pareizi. Taču šī pašā nodaļa 6. pantā ivritā to nesaka, ka neraudētās maizes svētki ir šabats. Ko tad viņa saka šis teksts? Un lūk, tur ir rakstīts, un 7. pantā tālāk ir norādīts, ka pirmā diena ir svēta sapulce. Svēto sapulci. Svētā sapulce tiek pieņemta pār šabatu. Nu nebūs tiesa tas. Jā, tur ir svēta kodeš, rekuris teksts, šis tais ir kodeš. Šeit kodeš. Svētā sapulce, bet ne šabats. Pēsaks atrodas nedēļas vidū, un nekādi nevar būt šabats, jo šabats ir nedēļas beigu noslēgums. Tāpēc arī Elohim saka, ka tā ir svēta, jo viņš to ir iestādījis, šo neraudētās maizes svētkus. Tā ir ebreju tradīcija, kura ievieta neraudētās maizes svētkus par šabatu.
Raksti to neapstiprina. Arī Ješā saka Matiķāgu 15 no 13 un 14 tekstam. Visi dēsti, ko man debesu tēvs nav stādījis, tiks izrāti ar saknēm laukā. Tie ir akliem ceļa rādītājiem. Atstājiet tos, un ja aklais aklam rāda ceļu, abi iekritīs bedrē. Nu, lūk, un šeit es gribu nozīmēt to skaitīšanas secību. Kā atcerēties, šabats, omena skaitīšana sākās ar dienu pēc šabatu, ar atcemes un dacumu. Nu, ja mēs paējam apakaļ mazliet, ja, ar atcemes un datumu, redziet, sākās ar atcemes un datumu, pirmais omērs. Iesim tagad tālāk. Šeit ir uzzīmēts tagad mans kalendārijs. 19 un tā tālāk. 50. diena šavots. Ir trešajā mēnesī. Trešajā mēnesī, jā. Ot pareizāks. Pareizais datums. Pēc Gregora, nevis pēc Gregora kalendāra, bet pēc Toras kalendāra, tas ir 8. datums. Ne tā, kā tas ir ebreja vai mesijāniskiem 6. datumā. Lūk. Vai kā 15. pāns, ko saka? Šis ir tas teksts, jā. Toras tekstā vai kā 23.16 ir sacīts, ar dienu pēc šabata. Lūk, ar dienu, lūk, kā izskatās vārds šabats. Ar dienu pēc šabata. Jom. Tas arī ir viss. Dzīvosim pēc sava kunga, atdenēm priekšzīmes viņa vārda, lai nāk atklāsme. Esiet svētīti. Esiet svētīti, lai Elakima gars nolaižas pār ikvienu cilvēku, kurš lasa un pieņem šo vārdu. Jo šeit nav cilvēciskās izdomas. Šeit ir teksti no rakstiem. Tas svētī vienu cilvēku, kurš ar interesi lasa šos tekstus. Dzīvosim pēc Ješā priekšzīmēm, pēc viņa parāga, kuras viņš mums ir devis. Dzīvosim pēc tā šavota, kas mums ir atklājies. Par visu lūdzu pateicos Ješā Mašaka vārdām. Amen. Šalom.